Labdien, tauta! Šodien es nāku ar tādu mazliet nopietnāku tēmu, kas skar daudzus latviešus, un mums visiem ir vēlme atrast laimi, kāds meklē naudā, kāds meklē varbūt savā sapņu darbā. Bieži visiem mums tā liekas, ka Latvija nav tā īstā vieta, kur meklēt laimi. Tā kā, vai Latvija nav nākotnes? Pirmkārt, pirms mēs sākam šo video, iedziļināties tajā visā, es gribu pateikt, ka es nerunāšu šeit par politiku, jo es nesaprotu īsti politiku un neesmu, kompetents runāt par to. Tādēļ to mēs atstāsim citiem cilvēkiem, kas pārzina politiku, lai viņi par to runā. Es parunāšu mazliet no citas perspektīvas, kā es to redzu. Tātad, man ir daudz draugi, kas brauc prom uz ārzemēm, jo viņi uzskata, šeit nav jēgas palikt, strādāt par minimālu algu un, būtībā nesaņemt neko. Un es pilnībā saprotu tos cilvēkus, kuriem gribās vairāk naudas, uzskata, ka ārzemēs var nopelnīt vairāk. Tā ir taisnība. Un es nevaru nopelt tos cilvēkus, jeb pateikt, stulbens, ka viņš pamet tēvzemi, dzimteni. Tas ir tikai normāli. Šeit, būsim atklāti, nevar nopelnīt. Un es saprotu, ja būtu algas varbūt ne tik lielas, bet līdz ar to arī būtu pārtikas preces, dzīvošanas izmaksas nebūtu tik lielas, bet viņas ir lielas un nepietiek izdzīvot. Piemēram, cilvēkam, studentam, jaunietim kā man, nav iespējams dzīvot patstāvīgi, nav iespējams. Es nevaru dzīvot ar savu algu patstāvīgi viens. Vai no ar kādu kopā īrēt, tad varbūt parādās kaut kāds iespējas, bet vienam dzīvot patstāvīgi ir neiespējami, ja tu strādā parastu darbu, kā piemēram pārdevējs, klientu konsultants. Un līdz ar to es arī uzskatu, piemēram, es neeju mācīties, jo es neuzskatu, ka skola ir tā vieta, kur, tu vari dabūt savu nākotni, kas nosaka tev, ka tev būs tas papīrs, līdz ar to tev būs labāks darbs, labāka alga, tu vairāk pelnīsi. Tas to nenosaka. Līdz ar to, piemēram, es nemācos šobrīd un es neplānoju mācīties. Es nenopeļu skolas. Ja skola ir tavs ceļš, ej mācies. Mācīties ir forši, vienmēr kaut ko apgūt, bet tas nav vienkārši priekš manis. Bet vienīgais, kas man fascinē, kad saka, Latvijā nav nākotnes. Ir nākotnes. Jebkurš cilvēks ar smagu darbu, domāšanu, pozitīvu mērķtiecību, kas netērē laiku uz sūdiem kaut kādiem, bet strādā smagi, attīsta sevi un tiecās pēc tā, ir iespējams sasniegt to. Ir daudzi piemēri, kā piemēram mūziķi, kas ir sasnieguši daudz prāta vētra, kaut vai tā pati Aminata, kas tagad dzied Krievijas šovā. Ir daudz iespējas, vienkārši ir viņas jāatrod un ir jāstrādā pie tām. Un nepārprotiet mani, es neesmu tas cilvēks, kurš no šī pelna. Es filmēju video, jā, tas ir mans sapnis, tas ir mans mērķis, bet es ar to nepelnu. Man ir jāstrādā cits darbs, lai es nopelnītu sev iztikai. Es vēl neesmu sasniedzis savu sapni, savu mērķi, bet tas nenozīmē, ka es pametīšu šo, līdz ar to es nebeigšu filmēt video latviski, tikai tā, ka ar to nevar nopelnīt. Praktiski viens liels piemērs Latvijas YouTube'ā, kas pierādīja, ka ir iespējams kaut ko ar to sasniegt. Tas piemērs ir Funface TV puiši. Jā, daudziem viņi asociējas kā bērnu kanāls bērnu kanāls. Bet, lai arī tas būtu bērnu kanāls, bērni ir mūsdienu auditorija, viņi ir tie, kas skatās YouTube video. YouTube ir viņiem kā mums agrāk multenes televīzijā, vai ne? Tādēļ tas ir tikai loģiski, kad bērni būs tā lielāka auditorija, un es nebūšu tas, kurš pateiks, ka es taisu savus video priekš visa vecuma cilvēkiem, protams, bet man arī lielākā daļa ir auditorijas ir bērni. Un Funface TV puišiem ir savs raidījums Gameface. Ja tu neesi redzējis to raidījumu, es atstāšu aprakstā linku, ej noskaties. Viņu rāda TV3 Play, viņi no tā pelna, tas nav nekāds noslēpums. Viņi ar to pelna. Protams, es nezinu cik, un tas arī nav manās interesēs, cik viņi pelna. Bet tas pierāda to, ka viņi izmantoja savu kanālu Funface TV kā platformu, sasniegt kaut ko, sasniegt savus mērķus, popularizēt sevi. Līdz ar to parādījās iespējas filmēt raidījumus, un viņi dara savu darbu, sapņu darbu.
Un tas pierāda to, ka ir iespējams šeit nopelnīt ar savu sapni mērķi. Labi, varbūt tu nepelnīsi miljonus, tūkstošus, bet tu dari to, kas tev patīk darīt, un tas ir pats galvenais. Un tu saņem vēl par to atalgojumu. Nu, es uzskatu, nekas labāks nav. Un tādēļ, ja tev ir mērķis kaut kāds sapņi, nav viņi jāpamet tikai dēļ tā, ka tas ir it kā nereāli viņu šeit sasniegt. Es godīgi nezinu, kur es ar šo video gāju, es vienkārši gribēju par to parunāt, jo es daudz dzirdu apkārt, ka šeit nav iespējas, šeit nevar neko izdarīt, viss ir vainīgs, politiķis ir vainīgi. Jā, politiķis sačakarē šo valsti, mēs visi to ļoti labi zinām, bet tu esi tu. Tas ir tavā galvā kaut ko sasniegt, kaut ko darīt. Kristaps Porziņš tagad NBA viena no vislielākajām zvaigznēm atpazīstamākajiem basketbolistiem NBA. Viņš sāka šeit, viņš sāka kā mēs visi Latvijā. Viņš trenējās, smagi spēlēja, un pēc tam, protams, parādījās iespējas spēlēt ārzemēs. Tu jau vari uztaisīt arī, piemēram, sākt filmēt YouTube video. Nu, piemēram, es vienkārši asociēju to vairāk ar sevi, vai rakstīt mūziku. Sāc latviski, turpini angliski, attīsti angļu valodu, ej uz kaut kādiem kursiem, attīsti savu angļu valodu. Sāc rakstīt dziesmas, filmēt video angliski un parādīsies tās iespējas. Tas ir tikai atkarīgs no tevis, tas nav atkarīgs no tiem, atvainojos, cūkām, kas sēž krēslos un nolem, cik mums maksāt, kādi nodokļi būs un cik viņi palielinās sev algas. Tas nav atkarīgs no viņiem, tas ir atkarīgs tikai no tevis. Un es šo video arī netaisu, lai nogruzītu kādu un pateikt, tu esi sūds, jo tu brauc prom, kā tu tā vari, un, respektīvi, tu esi apkaunojums Latvijai. Nē, brauc prom, ja tev ir tāda vēlme, tu neredzi šeit iespējas, katrs meklēs savu. Es gribēju vienkārši nofilmēt šo video, ja kāds varbūt iespējams bērns, jaunietis, kas skatās un domā par to, kad, man ir mērķis, bet, nevar ar to neko izdarīt, nevar sasniegt neko. Nē, aizmirst tā doma, izslēdz no savu prāta, nevaru. Tu vari. Tu vari, tic man, es ticu, ka tu vari. Ja tu skaties šo, es ticu tev, tu vari. Labi, un tās būs video beigas. Nezinu, kā šis video sanāca. Nezinu, vai cilvēkiem viņš patiks, nepatiks, bet vienalga, es gribēju ielikt šo video šeit, lai varbūt iespējams kādu motivētu, un tas arī manu pašu motivē un izlikt kaut kādas dusmas, kas man iekšā ir sakrājušies, kad cilvēki vienkārši pamet savus mērķus, savus sapņus un iet darīt to, kas viņiem nepatīk darīt, tikai dēļ tā, ka it kā šeit nav nākotnes. Tādēļ, ja tev patīk šis video, nospied laiku, nošēro šo video arī, ja tu vēlies, ja padod sociālos tīklos citiem ziņu, kad ir tāds video. Un, ja neesi redzējis manas citus video, ej apsties manā kanālā, un neesi abonējis manu kanālu, abonē manu kanālu. Tādēļ tiekamies nākamreiz. Peace!